runājot par to, kas ir šobrīd un ko es daru, tad, protams, tas ir viss, ko es jau izmainīju visa ceļa laikā. Tas ir, protams, viss uzturs. Nu, es teicu, sīki neteikšu, protams, kāds tas uzturs ilgi un gari tu stāstīt, bet, nu, galvenokārt, lai tas ir maksimāli ekoloģisks, viss ir praktiski, nu, veikalā es praktiski neko nepērku, viss no zemnieku saimniecībām pārsvarā ir, protams, arī produktu grupas tiek izslēgts, kas rada kaut kāds iekaisumu organismā, iekaisumus, un tas ir saistībā ar uzturu, bet, kā es uzskatu, vienlīdz ar uzturu tikpat svarīga ir visa higiēna, viss pārējais, jo viss, ko mēs liekam virsū, ir tikpat svarīgi, tā kā, ko mēs ēdam. Un tam cilvēki diezgan maz pievērš uzmanību. Mūsdienās par to jau daudz ļoti runā, bet ticība joprojām cilvēkiem nav tik augsta tam, kad tiešām liekot tos naftas produktus sev virsū, visus šampūnus, visu pārējo, kad nerodas tā pārliecība, ka cilvēki vienkārši saindē savu organismu apzināti. Nu, jā, un protams, tās ir tās lietas, ko es ikdienā pēc noklusējuma daru. Nu, protams, ir dažādas prakses, ko es daru, bet, nu, kā tu teici, es papildinu visu laiku tās lietas, uzzinu kaut ko jaunu, izmēģinu vēl kaut ko. Nu, šobrīd tā ikdiena ir tāda, kad man rīts sākas ar augstu dušu, tad man ir elpošanas vingrojumi, kas dod man enerģiju, un augstu dušu, kas dod arī nervu sistēmu stiprina. Un tās ir tās lietas, un tad pēc elpošanas neliela meditācija, tā kā mierā pabūt un tādā veidā, un tad tādā veidā sagatavoties dienai. Protams, vakarā ir fiziskie treniņi un to pastīju stiepšana, kaut kāda tāda vingrinājumi, tur pilates un kaut kas tāds. Nu, tāda tā ikdiena, jā.